Kopš es uzzināju, ka es esmu egoiste, mana dzīve kļuva vienkāršāka. Jā, mēs visi esam egoisti. Ir taču vieglāk to atzīt, tad, kad mēs esam visi bariņā kopā, nevis tikai es tāds viens egoists. Ja? Parasti mums pabakstā pirkstu un saka, tu esi tāds un tāds egoists, dari tikai visu priekš sevis. Bet ne, mēs visi esam vienlīdzīgi egoisti un katram ir savs ego vektors. To var noteikt pēc viņa dzimšanas datuma. Tas ir tā kā instrukcija manuāls, ko cilvēks var izlasīt un saprast, kā tad viņš strādā, kur tad ir viņa bremze, kur tad ir viņa gāze, kur ir viņa stiprās puses, kur ir negatīvās puses. Un tādējādi cilvēki, kuri ir dzimuši 1., 10., 19. un 28. datumā, viņu ego vektors neeksistē. Viņiem ir vienkārši ego, kas ir vērsts uz sevi. Viņi ir tā kā punkts, jā. Pārējiem gan ir vektors, kas ved uz kaut kādu mērķi. Tas ir vērsts tātad šiem cilvēkiem. Es viņus saukšu par vieniniekiem. Šis ego vektors, šis ego ir vērsts uz sevi, lai būtu tā, kā es gribu, un uz lēmumu pieņemšanu. Ja? Cilvēki, kas ir dzimuši 2., 20., 11. un 29. datumā, šie cilvēki ir, es viņus saucu par divniekiem, viņu ego ir vērsts uz attiecību veidošanu, uz vēlmi visu saprast cilvēkus un situācijas. Jeb, kad cilvēks pieņem kaut kādu lēmumu, grib kaut ko darīt, viņa motivācija, viņa princips, tas, kā viņš darbojas, ir pamatots uz šo te ego vektoru un tikai tā pārsvarā. Tad cilvēki, kuri ir dzimuši 3., 12., 21. un 30. datumā, viņu ego ir vērsts uz analīzi, un viņiem ļoti patīk analizēt, un uz vadīšanu un uz rūpēšanos. Viņi vēlas rūpēties par citiem cilvēkiem. Viņi ir super cilvēki, kas vienmēr parūpēsies par citiem caur analīzi. Cilvēki, kuri ir dzimuši 4., 22., 13. un 31. datumā, viņu ego vektors ir vērsts uz mērķu, jaunu mērķu celšanu, nostādīšanu un uz šo mērķu realizēšanu. Katru dienu daudz mērķu. Cilvēki, kuri ir dzimuši 5., 14. un 23. datumā, viņu ego vektors ir vērsts uz loģiku. Jeb vai nu pareizi vai nepareizi. Ja pareizi, tad es daru, ja nepareizi, tad man tas nepatīk un es to nedaru. Punkts. Cilvēki, kuri ir dzimuši 6., 24. un 15. datumā, viņu ego vektors ir vērsts uz komfortu, uz mīlestības un seksa meklējumiem un tikai tā. Un tas ir tas gids, tā gaisma, kas viņu motivē darboties un sasniegt savus mērķus un kaut ko mainīt savā dzīvē. Cilvēki, kuri ir dzimuši 7., 16. un 25. datumā, tās ir zvaigznes, un viņu ego vektors ir vērsts uz uzmanību sev. Ja? Viņi vienmēr meklē uzmanību, kur viņi var dabūt uzmanību. Ja kaut kādā vietā kompānijā viņiem uzmanības, viņi zina, ka tur nebūs uzmanības priekš viņiem, ja viņš nebūs tur tā kā zvaigznīte nespīdēs, tad viņš uz turien arī neies. Un vēl viņa ego vēlas, lai viss notiek ātri. Es izdomāju, es izdarīju ļoti ātra savu ideju realizācija, materializēšana. Cilvēki, kas ir dzimuši 8., 26. un 17. datumā, šo cilvēku ego vektors ir vērsts uz materiālās pasaules kontroli, tātad es visu kontrolēju, un es gaidu rezultātu, lai viss būtu efektīvi tieši tā, kā es to iedomājos. Un pēdējā enerģija, tātad kopā ir 9 ego vektori, un tie ir cilvēki, kas dzimuši 9., 18. un kurā vēl 27. datumā. Šie cilvēki ir devītnieki, un viņu ego vektors ir vērsts uz uzvaru. Viņi vēlas uzvarēt caur palīdzēšanu citiem cilvēkiem, palīdzot tiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama
palīdzība. Nu, vismaz viņi tā domā, ka viņiem ir vajadzīga tā palīdzība. Jā? Tur atkal katram savs gadījums, sava situācija, bet viņi vēlas palīdzēt un viņi ļoti gaida atpakaļ pateicību. Ja tev izdevās saskatīt sevi kādā no ego vektoriem, tad panalizē savas situācijas. Varbūt ir vērts pārdomāt un pieslēgt citu skatījumu uz situāciju un nākamreiz rīkoties savādāk, lai šādā veidā neizmestu lieki savu laiku un enerģiju.